Tātad nosakam ID numuru. Pirmā darbība. Lai ilgi negudrotu, paņemsim šo formulu, un viņu pilnīgi var izmantot mūsu vajadzībām. Formula ir gatava. Kas šeit mainās? Mainās tikai šī daļa. Liekot šeit nulīte, mēs automātiski izveidam tā, ka šī formula tagad meklē ID numuru pēc šīs pazīmes. Un svarīgi saprast, ka pazīme ir tieši šūnā E5. Enter, sešnieks. Strādā ļoti labi. Nākamais. Mēs saprotam, ka var būt gadījums, kad šeit nekas nebūs rakstīts, bet šeit būs. Tas izskatīsies apmēram šādi. Jo ir atnācis jauns klients, jaunu klientu esam ievadījuši, bet kā jūs redzat, mūsu funkcija neko nedara, jo visu laiku skatās tikai uz šo gadījumu. Gadījumu, ja ir atnācis esošais klients. Kā izdarīt tā, lai paskatītos uz abiem gadījumiem un izvēlētos pati izvēlētos, kas ir vajadzīgs. Jauns klients vai esošs klients. Šo te mēs varam vienkārši realizēt, un kad es saku vienkārši, tas tiešām ir vienkārši, izmantojot ifa. Šeit mēs rakstam vienkārši if testu. Testā, kas ir, ko mēs pajautājam, vai kaut kas ir tukšs. Vienalga, ko mēs paņemsim, no kuru šūnu sāksim pārbaudīt, es sākšu ar jauno klientu. Un ideja ir tāda, ko es šeit rakstu. Funkcija isBlank palīdz mums noteikt, vai šūna ir tukša vai nav tukša. Izskatās šādi. isBlank un liekam iekšā šūniņas adresi. Skatāmies. Ko es ar to domāju? Pašlaik esmu uzrakstījis. Ja šūna F5 ir tukša. Ja tā ir tukša, tad tas laikam nozīmē, ka ir jāskatās uz mūsu pietiekama meklēšanas apgabali. Šo apgabali. Pretējā gadījumā, ja tā nav tukša, tad ir jāskatās kur? Ir jāskatās uz to pašu apgabalu pie meklēšanas. Un tas ir arī viss. Lūk šādi. Neliels ifiņš. Lūk paskatās, ja ir tukšums, izmanto vienu vērtību, ja nav tukšums, izmanto otro vērtību. Enter. Un viss ļoti skaisti strādā. Ja mēs izmantojam. Ja mēs liekam šeit vērtību, un te dzēšam nost, joprojām viss strādā, jo tagad mana programmiņa, mana funkcija pārslēdzās uz šo šūnu. Tādā veidā esam uztaisījuši, ļoti vienkāršā veidā esam uztaisījuši kontroli pār šūnu aizpildīšanu. Tā šūna, kas ir aizpildīta, tiek ņemta vērā. Pie tām, protams, var būt aizpildītas visas šūnas. Un kamēr vērtības ir vienādas, nav svarīgi, no kuras šūnas jūs ņemat. Turpinam. Ko mēs tagad izdarīsim? Mēs pamēģināsim paslēgt šo formuļu tā, lai izsaucot viņu ar vienkāršu vārdiņu. Manā gadījumā mēs izmantosim kaut ko tādu kā, piemēram, getID. GetID, nospiežam Enter, un tas pavada rezultāts. Kā to uztaisīt? Pirmā darbība. Pirmā darbība ir jāpārbauda, ka manā formulā nepalika nekādas relatīvās adreses, nevienas relatīvas adreses. Un tas būtu lūk šādas adreses bez dolārzīmēm. Visur ir jābūt dolārzīmēm. Šeit ir dolārzīme, šeit un šeit. Pēc būtības mums tiešām vajag, lai šī formula skatās vienmēr uz vieniem un tiem pašiem apgabaliem, tiem nav jāmainās, tāpēc izmantojam dolārzīmes. Kopējam, Ctrl+C, un ejam uz Name Manager, tātad formulas, Name Manager, un šeit nospiežam New. Ļoti vienkārši. New. Ko daram? Rakstam nosaukumu apgabalam, piemēram, getID būs labi. Un refers to, kas pēc noklusējuma vienmēr ir šūna, mūsu gadījumā kļūst par formulu. Lūk, tā ir mūsu formula. Vienkārši pārkopējam, neko nemainam. Nekas nevajadzīgs, nospiežam OK un close.
Rezultātā, ko mēs iegūstam? Rezultātā mēs iegūstam lūk šādu interesantu īpašību. Rakstot GetID, Excels automātiski saprot, ka iet runa par to garo formulu un izpilda formulu parāda man rezultātu. Vairs nav vajadzības atcerēties, kā rakstīt šo formulu, un tas man izdēs. Tur, kur man ir vajadzīgs, lietoju GetID un laimīgi smaidu.